Šodien ir noslēgusies pirmā main event diena 1A. Gribēšu jums pastāstīt šodien par to, kas notika. Šis ir tāds tā kā kopsavilkums, tāpēc izstāstīšu sākumā par turnīru, un pēc tam varētu apskatīties action. Tātad šodien dienu sāka 41 spēlētājs, un dienu beidza 22 spēlētāji. Spēlēja 8 līmeņus pa 60 minūtēm, un no mums spēlētājiem pazīstamiem šodien sāka patiesībā diezgan daudz. Andrejs, Ilja, Sprāncis, skolotājs, jaunais, Andris Rasiņš, Henrijs, Mjasarupka, Volmār, Normunds, M33, Plikpaurs un ieradās arī Zavor un Spring. Mums uzreiz pie viena galda nonāca jaunais, Henrijs, Mjasarupka un M33 ar Andreju. Bet tagad apskatieties, ko darīja mūsējie pārtraukumā, un apskatieties, kā viņi socializējās un apspriedās viens ar otru. Riverā 7 štuks nemaksāja. Неправильно. Viņš neprot, kas viņam varēja būt 9. Viņš teica, ka 9, bet tur неkas cits arī. Ты настроился браслет выдать? Потому что, ну, ты знаешь, У меня да? 38,5, я еще и банк проиграл 1006. Илья, какой у тебя стек? 57 тысяч. 57 тысяч, да? Да. Хорошо. Может больше. 57 300. Kas tas steks? 32,000. Paldies. Davai. Zavod braucam. Ui. Nokoloju fondu, bet var duži dāmu. Domā, viņš dusmāsies? Mazliet dusmosies, jā. Bija flopbija kungs 7-2. Viņa lika C, bet es pārreizoju ar dužas dāmu. Man prasīja, vai man sets, vai man sets, vai man sets. Es saskatu, ka duži viņai vēl bija. Nofoldēja beigās. Skaisti. Ok, davai. А что я буду играть в 2 часа? Звоню туда, говорю, а что в 2 часа? Kāds steks? Стол. Стол интересный, оппонент не очень, вот. Ну, карты не очень, флопы не очень, а так в целом все хорошо. В общем, я их не видел раньше, одного такого не видел раньше, но они так. Единственное, они могут писать потому что они сидят в позиции. Nu, apskatījāties to, kā izskatās mūsu spēlētāji pārtraukumos, tad viņi atgriezās pie galda, un jūs varat arī paskatīties, kā tas arī izskatījās. Jāpiemina, ka mums pievienojās Lauris Dārziņš un Miķels Redlihs. Viņi apsēdās pie galdiem, sāka spēlēt, patiesībā bija diezgan interesanti vērot viņus. Viņi bija Team BetSafe daļa. Un, jā, diemžēl jāsaka, ka Laurim Dārziņam šī diena nebeidzās diezko labi, jo viņš salīdzinoši ātri izkrita, bet jāapsveic Miķels Redliks, viņš ir noturējies godam un nospēlējis tā, ka tiek pat arī nākamajā dienā. Noteikti jāpiemina arī to, ka no mūsējiem, teiksim, pazīstamiem spēlētājiem ir palicis un ticis otrajā dienā jaunais ar 32 000, Henrijs ar 43 000, Volmārs ar 61 000, PPL ar pārliecinoši 133 000, Litula ar 57 000, Autis ar 62 000, Miķels ar 71 000, kas arī ir ļoti labs steks, M33 ar 26 000, Rolands ar 73 000 un Mārtiņš ar 38 000. Tā nu paritēja arī diena, Zavors spēlēja arī hokeju ar Redlihu un bija diezgan jauki. Tiekamies tad līdz rītdienai. Vēlam veiksmi!